Sveicināti mani kanāla skatītāji. Šis video noteikti būs interesantāks tiem, kam patīk modelēšana, un arī tiem, kam patīk motocikli. Tātad uz apskatu, uz izpakošanu šodien ir Meng ražotais modelis BMW R19. Un tas ir opcija, viņam ir tāda, ka viņš ir 719. Modelis speciāls tāds, krāsojums ir Mars Red Cosmic Blue, jeb sarkans kā Mars un zils kosmos, mērogs 1:9. Modelis ir licencēts no BMW puses, tā kā tas nav kaut kāds ķīniešu brīnums. Un tas arī ir pre-colored edition saucamā, jeb tas, kas ir jau nokrāsots kopš rūpnīcas. Un tieši šādu modeļu man pašam personīgi ļoti patīk, jo tad nav jādomā par to, vai izdosies tev smuku pašam nokrāsot, neizdosies. Šeit viss ir gatavs, vienkārši stelē, kopā skaties. Labi, pakojam ārā. Kas tad mums ir kastē? Kastē standarta. Kaut kāda reklāma, 22. gads. Jā, starp citu, ja es pareizi sapratu, šis modelis ir no 21. gada. Par cenu es labāk neko neteikšu, šausmīgi. Teiksim tā, šausmīgi salīdzoši dārgs ar citiem. Bet tā kā es skatos, kad skatītājiem tieši motociklu modeļi ļoti patīk manā kanālā, tad nolēmu šādu arī nopirkt un sastāvēt. Nu, arī pašam patīk motocikli. Tātad labi, pakojam ārā. Pirmais rāmītis satur detaļas no M, nezinu, kur tas šobrīd būs vēl, un A. Detaļas viss ir melnā krāsā, kaut kas ir no dzinēja bloka, vēl kaut kādi aizsargi dažādi. Izgatavots izstas diezgan kvalitatīvi, nav pie kā īsti piesieties. Tā nākamais rāmītis. Kaut kāds ķēriens, ka grūti iet šodien, laikam jāmaina būs, pagriežos. Šeit ir L, tas var būt kaut kāds, nezinu, gaismiņš vai kas domāts, un rāmis B. Te izskatās, ka ir daļa kaut kāda no riteņa. Kaut kas tā kā uz amortizātoru velk un vēl visādi sīkumi. Spoguļi. Nu, skaisti. Ejam tālāk. Tad mums ir jau kaut kādas nechromētas, bet kā uz sudrakrāsas, teiksim tā, detaļas. Šeit arī vēl viens rāmītis pielis klāt, zils R, un šis ir D. Nu jā, šīs ir tāds, kā varētu teikt, alumīnija krāsas. Šeit ar visiem uzrakstiem, 9T. Skaisti, skaisti. Protams, darīšu varbūt lielu, kamēr skaisti nogriezīs, lai nesablēt pašu detaļu vai krāsojumu. Domāju, ka projekts būs interesants. Tā, vēl mums ir rāmīši. Tagad ir kaut kādas vēl melnas, bet šis izstāsta savādāks materiāls nekā iepriekš. Tā, šeit ir N rāmīts. Šis ir mīksts, gandrīz kā gumija, nu ne īsti kā gumija, tad paciet gumija, teiksim. Tie būs sēdekļi. Kaut kādas vēl, kur vajag gumijotas detaļas. Jāstāv būs instrukcijā, laikam, ko saprast tā. Šīs ir cietās detaļas. C, te izskatās, ka te ir rāmis motociklu daļēji. Laikam ies cauri kaut kādu dakšu, kas te varētu būt šai vietās. Šis pilnīgi spīdīgs, smuk nokrāsots krāsa tāda. Tā, tālāk.
Nākamais jau ir chromētas detaļas. Tā rāmīts F. Nu tā ir lampas, reflektors vai kā viņi sauc. Izputēja detaļas, trūks. Ar visiem caurumiem izurtiem jau. Tas ir labs ražojums. Nepavēl tā cena tam modelim ir liela. Tā, vēl chromētas detaļas. Rāmīts E, šo jūs pašreiz jau saprotat, tas ir riteņi, un katras puses pieķi kā būs jāsliek kopā tajos, iepriekš tajos, ka bija melnā krāsā, bija lētam jāies nekļūdos. Un tad vēl pa virsu gumijas kaut kādi noteikti. Tā. Tad mums ir vēl viens rāmīts, bet šīs arī izskatās varētu būt kaut kādas gumijotas detaļas. Šis interesantais pilnīgi savādākā plēvēja iepakots nekā iepriekšējie. Grūti pateikt, kāpēc tā, vai tas ir kāds cits ražotājs, vai kas viņam to piegādā. Nē, šīs nav gumijotas, šīs ir pacieta plasmas. Tā, un kas tas ir? Šis izstās pēc radiātora dzēsēšanas. Šo es uzreiz nepateikšu, tas kas ir, bet kaut kas dzinējumi noteikti. Labi. Vēl mums ir tādi rāmīši palikuši. Mēs esam nākamos vaļā. Tā, tad ir zelta krāsā. Arī savādāks iepakojums, vai vienkārši mengs šādas mazās detaļas. Šādos iepakojumos. Šiem man nezinām patīk labāk, nečauks, netrokšņot. Ka šī varētu būt arī kaut kāda uz dakšām kaut kur. Kaut kāda detaļa, ja cauri iet, kā redz, caurums normāls. Pats plasmas iekšā ir bijis balts, laikam nokrāsots zelta krāsā. Tā. Nākamais. Rāmīts J. Šis būs arī kaut kas jau dzinējiem detaļas. No abām pusēm liksies visu. Redz, cik smalki nostrādāts viss. Ieviņas, viss smukas krūvus it kā būtu. Tā. Rāmītis H. Šito es pat nezinu, kā norakstot. Arī kā alumīnija krāsa vai tomēr kaut kā savādāk. Tomēr ne, viņš ir bišķi kaut kāds daudz savādāks kā iepriekšējie. Šī būs izplūdes sistēma, tepat ir Akrapovičs firmas zīme virsū. Un vēl kaut kas ir. Riteņiem kaut kas tūk klāt. To mēs visu redzēsim, kad montēsim. Tā, tad ir vēl viens caurspīdīgi un sarkani plasmas. Tie izstās, ka tie būs priekš gaismām kaut kas. Ļoti smalks. Un šeit arī, netīšu ārā, lai nenoskrāpējās nejauši. Gaisām dažādi. Stikliņi. Un tad viens no pēdējiem. Tā. Šo varbūt es netīšu ārā, lai nepazūdu pagaidām, kamēr vēl nestēlē skrūvgriezes nāk komplektā. Ir mīksts gumijas riepas. Tad ir 3 atspērs, 2 vienādas, viena restāka. Šeit ir kaut kāda arī gumijota šļūtene, kas laikam atdarinās šīs te visādi šļūtenes, kas ir motocikliem. Bet no riepas redz arī viss protektors, viss ir smuki virsū, mīksts gumijas. Šis būs labs. Tad ir iedot līdz lupatiņu, lai viņi var uzpulēt visu to motociklu, notīrīt, kad pēc stēlēšanas. Un ir vēl viena interesanta lieta. Vēl ir šāda kastīte, kur ir kaut kas sapakots. Esam vaļā. Kas šeit ir? Tā izskatās, ka plasmas šis viens ir. Citreiz mēdz būt arī, ka viņiem ir vairāk iekšā vienā kastē.
Šeit arī ir atsevišķi dzinēja detaļas, ļoti smalki izlieta. Cilindrs bloku, tas tiek kā viņš varētu saukt. Otrs ir tāds pats, to es nevilkšu ārā. Tad ir kaut kāda metāliska detaļa. Smalka salīdzinoši. Tas vēl uz kaut ko. Aizmugurē pie sēdekļa kaut kur detaļa šī varētu būt. Pilnīgi no metāla izsamažot. Tad ir vēl bāka. Šī vispār ir salīdzinoši vispār jau smaga, jo viņa arī no metāla, kā redzat. Visu uzrakst iekšā 2021. gads. Skaisti. Praktiski nav kur piesieties. Te vienīgi apakšā. Grūti pateikt, vai tā ir jābūt, vai kas tas ir. Bet es domāju, tā ir neredzama vieta. Jā. Laikam tādēļ šis motocikls salīdzinoši arī ar citiem ir dārgāks, jo metāla detaļas šādas te biežas neesmu redzējis. Pāriem citiem visiem viņas visas ir plasmas. Tā, un vēl kas ir palicis, vēl jums var parādīt šo te instrukciju. Vēl šeit instrukcija ir otrā pusē. Šis tas. Pastīsimies arī uz to. Tā, šeit būs dažādas uzlīmes. Izskatās, ka šīs ir pat kā reāli uzlīmes, bet šīs būs tās celtnie dekāli, kas ar ūdeni jālīmē. Tad ir atsevišķi bremžu diski. Divi aizmugurē, viens priekšā varētu būt, vai arī otrādi. Un kaut kāda sietiņa kaut kam, vai dzinēji noteikti. Un virkne ar skrūvītēm no ļoti, ļoti mazām līdz nedaudz lielākām arī. Tā, to paliekam nost. Tā, pastīšos, cik daudz ir redzams kamerā. Tā, nu šitas viss būs ok. Instrukcija, tā, vismaz vāks ir krāsains. Tas jau skaisti ir. Uzskaitīts visas detaļas, cik viņas te ir, visi rāmīši, ko es jums rādīju. Šeit nosacīti ir krāsas ir, tikai viņš nerāda konkrēto detaļas krāsu, bet konkrēti kas kur jāpievieno kādā veidā. Sāk saliek dzinēji, tad jau redz. Dakšu liekas kaut kāda, vai amortizācija, kas tās uzskaitīsies. Es jau liekas arī bremžu disks virsū. Grāmis, kas to visu dzinēja kopā ar pārējo sasaist. Dzesēšanu. To saliek kopā. Tad uz aizmugurēs, tā plāksne, tas bija uz amortizātoru nāks visu. Notiek, ka tur sēdeklis viss stiprināsies. Un kā riteņi liekas centrs, tad šie te ieliekās gropēs, saspiežās un kā viņi tur saskrūvējās kopā. Vai vienkārši iemalcās laikam. Un pēc tam kopā ar šo te plasmas un ar gumijas riepiņš visu kopā sastiprinās. Aizmugurējais ritenis uzliekās, izplūde. Otrs ritenis sastāvējās dakša ar mazām atsperītēm. Kaut kāds gājiens viņiem notiek arī tad būs nedaudz. Lukturis. Redz, šeit ir šīs te gumijas jānāk caurlē. Jātēlot viss
kā ir īsta motocikla un šļūtenis, trosīts vai kas tur, balka. Un te viss pārējais sīkumi, kā gadās klāt. Visi mazie pedālīši, viss tiek atdarījās reāli kā īsta motocikla. Un tad ir parādīts jau, ka ar speciāli sudraba krāsas maķietu var sev izkrāsot šos te uzrakstus, sev brembo visus un ko cik nē. Es pēc skatīšos, man kaut kāds ir, bet vai viņš nav jau sakauts, jāskatās. Tāds viņš kaut kā arī izskatīsies. Vienīgi šim jautājums, vai kaut kāds statīvs viņam nav, vai viņš tik uz kāju liekas. To mēs visi izpētīsim, pēc telēsim. Un ko laikojiet video, ja jums patika? Rakstiet komentārus. Komentāros gribētu dzirdēt viedokli, vai kā jūs labāk vēlētos, vai lai filmē visu procesu kā tais, tas noteikti sanāks ļoti gari. Tad jādomā, vai viņš ir jāpātrina, vai jāgriež ārā kaut kādi gabali. Vai varbūt vienkārši kā bildes pa katru posmu ieliek un satais video. Kā jums labāk patiks? Ko jūs varētu nokomentēt. Nu, kas nav parakstījušies, pasties kanālu. Centīšos vēl kādus interesants modeļus sameklēt un safilmēt. Veiksmīgi visiem!